Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16:00 no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji! Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Vētījums dziesmu svētki. Raidām no Sidraba birzes mājīgajām dziesmu svētku biedrības telpām, un šodien pie mums ciemos ir diriģenti. Andris Veismanis, Rīgas kamerkora Ave Sol, operas diriģents, Vidzemes kamerorķestra vadītājs, virsdiriģents, Jāzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģentu katedras asociētais profesors. Labdien! Labdien! Gins Cepelnieks, Nacionālās mākslas vidusskolas Doma koru skolas vadītājs, virsdiriģents, Talsu koru apriņķa virsdiriģents, koru Vivere un Artidangā diriģents. Labadiena! Labadiena! Un Ints Teterovskis, jauniešu kors Balsis, dziesmu svētku biedrības priekšsēdis, virsdiriģents, Ventspils skolu koru virsdiriģents. Labdien! Labadiena! Jāsaka, šis ir šīs raidījuma sērijas pēdējais noslēdzošais raidījums. Es ceru, ka būsim radījuši interesi ar šo formātu un varbūt kādās citās formācijās vai citos veidos vēl tiksimies arī turpmāk. Dziesmu svētku vieta un nozīme šodien. Tāds ir jums jautājums visiem. Mikrofons ir izsolē, tā kā lūdzu. Par nozīmi vakardienas silta saruna mūsu skolā par obligāto militāro dienestu ar Latvijas ekspertiem, to skaitā Latvijas prezidentu Valdi Zatleru. Un par nozīmīgumu tur nav vispār divu domu, un ļoti uzrunāja vakardien kapelāna Uģa Brūklenes teiktais par to, cik karu jomas formāti ir dažādi, un starp visiem kariem, kas ir karalauks, kas ir kiberkarš un citi, ir arī kultūru karš, kur lielvalsts arī caur kultūru savā veidā mēģina iekarot mazāk jaudīgas valstis. Tad mums viens no tādiem drošības aspektiem, es teiktu, arī ir dziesmu svētki un dziesmu svētku tāda kopienas vienotība un spēja vienoties un spēja būt vienota mērķa vārdā bez tādām lielām nesaskaņām. Es tā īsumā pateiktu. Dziesmu svētki ir nepieciešamība, kas mums ir izveidojusies jau vairāk kā gadsimtu garumā. Un ir kaut kā arī noslēdzies loks dziesmu svētku kustībai kā tādai. Es domāju, ka ir vajadzīgs zināms restarts, atjaunot kaut kādas lietas attīstībā, jo Latvijā ļoti grūti atrasties ir tur, kur viņi atrodas. Mēs esam, protams, pie Eiropas Savienības, bet mums ir ļoti grūti tās savas vērtības un savu to tradīciju arī pierādīt, ka mēs esam vajadzīgi tādi, kādi mēs esam. Arī nelielai nācijai ir tiesības uz savu kultūru un arī uz savu neatkarību, pilnīgi neatkarību. Un šīs tieši, teikšu, nacionālās vērtības ir tās svarīgās, kas arī notur to Latviju, ne kaut kādas kosmopolītiski kopējās, bet tieši šīs nacionālās ir tās, kas tur to dziesmu svētku kā ideju. Otra lieta, kas dziesmu svētku kā kultūras forma ir saistīta tiešā veidā ar latviešu tautas mūzika, tautas dziesmu, un viņa arī paliks vienalga kaut kādā mainīgā formā aranžējumos vai kaut kādā atsaucē uz tautas mūziku, bet viņa būs uz valodu un uz šo tautas dziesmu. Un ja padomu gados tā folkloristu kustība bija kā tāds pretmets un kā cīņa pret padomu iekārtu, jo tas tā kā šis nacionālais aspekts netika atļauts, tad tagad tas nav aizliegts, bet jebkurā gadījumā vienalga notiek tāda cīņa ar šo pastāvību, ar šo savdabību,
jau no pašu latviešu vidus un no vadošo valdības aprindas darbinieku vidus, kas jau to redz kā apdraudējumu birokrātiskajai sistēmai, kāda ir izveidojusies Latvijā pēdējos brīvības gados. Tik smalki jūs abi izteicāties. Protams, man šķiet, ka tas ir viennozīmīgi, tas ir tāds latvietības stūrakmens, tas ir bijis tāds valstisks stūrakmens, varbūt, kad svētki veidojās, un tagad tas tāds ir arī palicis cauri visiem laikiem, kas ir nākuši un kas vēl nāks priekšā. Man liekas, savukārt mākslinieciski tā ir vispilgtākā no formām, kur profesionālais un šis amatieru mākslas augstvērtīgais sniegums saplūst, kas veido vienu veselu un tādējādi rada tādu zinām augsni kultūras izpratnē, kultūras uztverēji, vismaz to cilvēku starpā, kas ir aktīvs svētku dalībnieki. Un tas arī palīdz savā ziņā, tas, ko varbūt Gins minēja, ja militāris saka, ka tas tā kā vairogs, tas viennozīmīgi tāds arī ir, bet mums tajā jomā esot drīzāk tas varbūt ir tā kā pamats zem kājām, tā ikdienas dziesmu svētku kultūras uzturēšana. Un jā, es domāju, ka tas ir tas, kam vajag vienmēr attīstīties, un tajā mirklī arī mēs spēsim mūsu Latvijas vērtības kaut kādā veidā pārvērtēt, jaunā kvalitāte atkal nospodrināt. Un, bez svētkiem, man liekas, mēs šeit diez vai runātu par latvietību, ņemot vērā pagājušos 150 gadu svētku kontekstā, jo tas ir tas, kas mums ir palīdzējis un palīdzēs arī nākotnē būt nacionālajā valstī, kur latviešu valodai plaukt un attīstīties visu pārējo pasaules valodu kontekstā. Nāk uzreiz prātā teksts no Beverīnas Dziedoņa. Dziesmu vairogs atsita bultas, dziesmu skaņu pārņēma troksni, tautu izglāba dziesmu garas beigās. Ja? Skaisti. Nākamais jautājums. Labākais, kas ar jums ir noticis vai palicis spilgtā atmiņā pēdējo 15 gadu laikā dziesmu svētku sakarā? Abu, gan skolēnu, gan lielo. Vai ir kas, ko vēlaties izcelt? Jautājums bija man, tad es arī tā arī teikšu, kas man ir paši spilgtākie. Jā, tieši tā. Es ļoti spilgti atceros, toreiz vēl strādāju Talsu 2. vidusskolā ar jauniešu kori daudzu gadu garumā, un bijām jau izauguši tik tālu, ka varam rādīt jau ļoti labu līmeni. Un atceros slaveno Saula Pērkons Daugavas interpretāciju Skatē Ventspilī, skanīgajā zālē, kur mēs nodziedājam ļoti aizkustinoši. Gan izcils piano no jauniešiem sanāca, gan iespaidīgs skanīgs forte. Un ticiet vai nē, tas nostrādā, ka žūrijas komisijas cilvēks pasaka labu vārdu. Un tas iedeva tādu poti turpināt, jaunieši varam iet, un tad arī, tas arī deva grūdienu jauniešus virzīt uz pieaugušajiem dziesmu svētkiem. Pamēģinam biežāk, ziedojam brīvdienas, mācamies pieaugušo repertuāru, un tās bija saknes un aizmetņi jau šobrīd skanīgajam korim Talsis. Un no pēdējā laika man ļoti emocionāls brīdis bija šī gada koru kari ar koru Vīveri. Es īstenībā gribu nedaudz pateikt arī varbūt iepriekšējo periodu, kas ir vēl pirms tiem 15 gadiem, jo man tie dziesvētki saistās jau ar bērnību, jo tas iemesls ir tāds, ka man ir paveicies, ka mans tēvs bija ne tikai pedagogs Saukrastos un strādāja muzikas skolā, bet arī bija 2 koru vadītājs. Un, attiecīgi, es ļoti agri jau sāku dziedāt amatieru korī kā soprāns. Man pirmā uzstāšanās ir 1977. gada dziesvētkos, protams, ļoti spilgts piedzīvojums. Arī pēc tam es domāju, ka kaut kā es esmu kaut kā saudzis ar to kopā arī zināmā mērā ar Haraldu Medņa palīdzību, jo viņš, protams, ievēroja tādu puiku, kas dzied korī un pieaugušo korī, un tas tika kaut kādā veidā arī virzīts, lai es interesētos par to mūziku, un ja man bija kaut kāds brīdis, ka es caur
roka mūziku un estrādes mūziku. Es vēlējos kaut ko darīt muzikā, turpināt pēc studijām arī bērnu mūzikas skolā. Es tomēr saprastams un saskardamies jau ar akadēmisko mūziku, pilnīgi mainīju savus domas pozitīvā virzienā, akadēmiskās mūzikas virzienā. Un tas koris man kļuva tāda neatraujama sastāvdaļa no manas dzīves un manām domām. Jo tas laiks arī, kad mēs kopā ar tevi, Mārtiņ, arī tajā brīdī studējām mūzikas akadēmijā, bija ļoti radošs un ļoti kreatīvs. Mēs varējām domāt par tādām jaunām izpausmēm, kas saistās ar koru mūziku. Un arī laiks bija kreatīvs arī no vēsturiskā aspekta, kad beidzās padomu impērijas laiks un bija iespēja garīgo mūziku, reliģiozo mūziku arī atskaņot, kas vispār bija aizliegta līdz tam padomu laikā. Vispār pilnīgi cita afāšana pavērās, bet tāda dziesvētku lieta vienmēr man ir blakus stāvējis, un ne tikai es pats kā aktīvs dziedātājs bijis, arī esmu bijis kormeistars pie tēva no sākuma koros, arī esmu strādājis ar Vecpiebalgas kori un ar citiem koriem, ar konventu vīru kori, ar Igauņu biedrības kori un tam līdzīgi. Es esmu darbojies arī amatieru kustībā, un man tie dziesvētki likušies vienmēr svarīgi, un varbūt viņi nedaudz bija konservatīvi, varbūt nedaudz tur bija arī kaut kāda savu mafiju, kas pārvaldīja tos dziesvētkus. Mafijas var nomainījušās, mafija tagad ir cita, bet tā mafija kaut kādā veidā bija saistīta ar to, kā kurš ko diriģēs, kurš būs virsdiriģēts, kā tas notiks, kāpēc. Un arī skatēs, kad mēs runājam par skatēm, arī tas vienmēr ir bijis tāds strīdīgs jautājums, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks kurs. Bet tās skates vienmēr ir bijušas tāds milzīgs notikums manā dzīvē. Es vienmēr esmu gājis un skaties, un es varu pateikt, ka pēdējos 15 gados ir izveidojusies fantastiska vispār tā kora fināls, kas ir mūsu jaukto kora fināls, ir tik augstā līmenī, kāds laikam nav citur pasaulē. Nacionālās kategorijas jomā, kur piedalās kori no vienas konkrētas nācijas vai valsts, un vienmēr ir interesanti skatīties uz rezultātus un kāds notiek, un tas pluss ir, ka ļoti laba tāda daudzskaitlīgi ir arī internacionālā žūrija, kas attiecīgi neveidojās šis kaut kāds par labu tam vai šim, bet šis laiks, kopš es strādāju arī mūzikas akadēmijā kā pasniedzējs, ir izveidojis man diezgan spēcīga paudze no maniem studentiem. Galā pēdējā fināla kurs karos jaukto koru grupā bija 10 mani studenti, kas vada šos kurus vai ir iesaistīti šo koru vadībā. Un man ir prieks, ka tā pārmantojamība, kas nāk no tās vecās paudzes, ieskatot no Jāņa Dumiņa, kas ir virsdiriģents bijis, un, protams, Imants Kokars, es tā kā arī domāju, ka tas ir tas turpinājums, kam ir jānotiek, un mēs runāsim arī tālāk par izglītības aspektiem, vispār, kas ir svarīgi šo nepārtrauktību, ko es jūtu arī no citām skolām, ne tikai no domas skolas, bet vispār no šīm skolām, kas ir ļoti svarīgas, lai attīstītu šos kurdiriģentus. Un tie dziesmu svētki kulminē kaut kādos konkrētos brīžos, ja tā pastāstās šķērsgriezumā. Protams, vēl Latvija nebija brīva, tas, laikam, 90. gadā bija dziesmu svētki. Ja? Tie bija viens tāds pacēlums, kad visi varēja no visas pasaules atbraukt. Otrs pacēlums īstenībā bija pirms krīzes, kas arī saistās ar kaut kādā veidā ar finansēm. Man arī 8. gads arī. Un es arī tajā 8. gadā es redzēju tādu, man bija bail, kas notiks, jo tas bija tik liels arī tāds pacēlums, tāds arī kaut kāds arī finansiāli un emocionāli. Man likās, kas būs pēc tam. Un bija, protams, tāda milzīga krīze un ieskaitot visu tā pandēmijas lietu, kas apstādināja koru kustību kā tādu. Un šis pēdējais dziesvētki, kas pa spīti pandēmijai tomēr notika, ir kaut kāds atsaucis uz 1910. Gada dziesvētkiem pēc 5. gada notikumiem un šausmīgām represijām pret latviešiem un pret, vispār pret cilvēkiem, kas atradās Latvijā. Es kaut kādā veidā redzēju tādu iespēju atkal, ka mēs varam tomēr to darīt, ka ir fantastiski uzbūvēt estrādi, viņi vienkārši vēl ir jāapdzīvo, jāsaprot, kā viņu apskaņot, kā ar viņu strādāt. Un es domāju, ka tā pēdējā konference, kas notika, viņa nav pietiekamā mērā izsmeļoša bijusi. Es domāju, ka jābūt vēl turpinājumam. Ļoti šķērsgriezumā iziet cauri visam, ņemt ļoti daudz ieteikumus vērā, kaut ko arī nevajag ņemt vērā, bet kaut kādas lietas vajag sakārtot, lai mums tie dziesvētki būtu ļoti racionāli, skaisti un emocionāli. Un to visu var izdarīt.
un Ziemassvētku tieši kustības viss tas pamats būtu, ja mēs varētu tiešām bišķīt apvienoties un nomest malās tās savas personiskās ambīcijas un savus aizvainojumus, jo tik mazā zemē vienam otram blakus atrasdamies ir ļoti grūti, ir šī konkurences apstākļos, ir ļoti grūti sev tā kā savaldīt un būt miermīlīgam vienam pret otru, bet tas būtu vajadzīgs šīs Ziemassvētku kustības kontekstā. Un tas ir tas, ko es domāju par Ziemassvētkiem. Nu, gandrīz jau visas raidījuma tēmas izsmēli. Es varbūt man tas vārds emocionāli, un man arī vairākas lietas, jo es nevaru raksturot Ziemassvētkus vienā kādā līmenī, jo viņam tiešām ir, tā kā tu esi pats iesaistīts gan kā dalībnieks, gan daļēji tad kā organizators, tev vienmēr ir atšķirīgi tie viedokļi, bet tā emocionālā puse man, es domāju, es vispilgtāk izbaudījis pēdējos 2 svētus emocionālā ziņā, kad es tiešām ļāvos ar visu to, ka tu esi ļoti aizņemts tajā svētku procesā, jo tev ir ļoti daudz pienākumu. Es beidzot nolēmu, ka es gribu izbaudīt, kas ir dziesmu svētā ikdiena, un tad mans pilgtākās reizes, kad man sanākuši brīvāki nedaudz rīti, es uzvelku tautas tērpu, un es vienkārši arī uz Mežaparku nāku kājām, nevis es braucu ar transportu, bet kad tu vari sajust tiešām to svētku milzīgo pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem tev apkārt. Mārtiņ, tu pats teici, ka tā ir tā ideālā Latvija. Un tieši tajā, ne tik daudz estrādē, bet tieši tajā ikdienas sajūtā, kad tu vienkārši esi Rīgas ielās, un tu jūti, ka tu esi pareizajā vietā, ka tā ir tā vieta, kur tev ir jābūt. Tas tādā emocionālā ziņā man noteikti ir pacēlumi bijuši. Un tad tā praktiski varbūt skatoties, jo tas arī jāskatās. Un paldies, Andri, ka tu teici, ka par to kopā būšanu un kopīgu domāšanu, man liekas, mēs tanī virzienā lēnām jau ejam. Un paldies arī visiem kolēģiem, kas pie tā piedomā ikdienā un vairāk domā par svētku tādu ilgtermiņu. Nevis šodien es šajos svētkos, bet mēs svētkos pēc gadiem. Un tad man tās 2 mazās tādas iekšējās varbūt sajūtu organizatoriskās uzvaras bija, man liekas, 3. gads, kad bija tas jauniešu koru koncerts, kas bija ļoti interesants formāts, ļoti labs pacēlums, kas ļoti palīdzēja vispār jauniešu koru kustībai atkal reanimēties, jo, ja mēs atceramies, tad jauniešu koru bija 80. gadu beigās tāda populāra lieta, kas parādījās 90. gadu sākumā, lielākā daļa jauniešu koru izveidojās, un tad lēnām tur viņi peldēja, tad tajā 3. gadā atkal tas bija labs pacēlums. Un, protams, arī šajos svētkos es esmu priecīgs, ka bija šis koru koncerts atsevišķais, jo par to es esmu vairāk gadus jau runājis, un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta dziesmu svētkiem, kas ir dzimuši no koru mūzikas, no pūtēju orķestriem un no orķestriem simfoniskiem, no gājiena, ka dziesmu svētki bija pazaudējuši to savu identitāti svētku programmā, jo kori bija visur, bet kori nebija sev, ja tā var teikt. Un es esmu priecīgs, ka šajos svētkos izdevās realizēt šo atsevišķo koru koncertu, man liekas, kas bija ļoti vajadzīgs, jomai ļoti noderīgs, un es ceru, ka tas nākotnē paliks ar tādu pozitīvu zīmi. Nu, tad varbūt arī īsumā tas jautājums nākošais par tīrumu likteni. Jo diezgan daudz jau tiek runāts par noslodzi, protams, šai sakarā. Un, kā jūs uz to skatāties? Pie šīs tradīcijas mēs pieturamies? Jā, es tad noteikti turpinu. Es viennozīmīgi saku, ka jā, jo vienmēr var skatīties proporcijas un tagad ir ko analizēt, jo beidzot tas koncerts ir bijis, lai gan tā arī nav nekāda svaiga vēsture, jo mums bija sieva vīru koru koncerti atsevišķie, tādi precedenti jau ir bijuši, vienkārši laikam ejot kaut kas ir transformējies. Es uzskatu, šis ir ļoti labs modelis un es varbūt liktu savādāk tos akcentus, es liktu, ka šis koru koncerts tiešām ir tās jomas, sasniegumi, novitātes, un varbūt masveidība jā, bet ne pilnā apmērā, kā bija šoreiz, ka visi dzied visu, ka tomēr mums arī tās varēšanas koriem ir daļēji atšķirīgas, tad to varētu izmantot dejotājiem. Tas vienkārši jau pēc definīcijas ir ierakstīts, jo tur ir vecuma grupas, un tev nebūs to dejot pat, ja tu gribi. Jā, tad šeit ir pilnīgi skaidrs, ka mēs varam spēlēties ar to skaitliskumu koru, jo estrāde jaunā tiešām skan labi un var būt arī nepilna estrāde un skanēt labi, pat neapskaņot. Un tad tas noslēguma koncerts, kā jau ir vairāk kārtīgi skanējis, ka tas ir tas
svētki ir pagājuši, visi sanāk vienā vietā un parāda, ko tas svētkos ir darījuši. Un tur tas varētu būt nedaudz demokrātiskāks, bet tieši to mūsu nozares, koru nozares sasniegumu vieta būtu tieši tas koru koncerts, kur varētu parādīt spilgtāko. Droši vien nedēļas kontekstā, varbūt pa slodzēm domājot, jārunā, lai nav nākamā dienā jādodas ar pārgurumu sajūtu uz nākamo programmu. Šis arī konferencē tika vairāk kārt izskatīts tas jautājums, ka visas nedēļas kontekstā jāskatās visu pasākumu kopskats, bet koru nozares koncertam ir jābūt noteikti, tur ir jābūt gan eksperimentiem, gan jaunradei, gan klasikai, gan, kā tu jau minēji, koru grupas, varbūt arī ir iespējams variēt, bet tādai tradīcijai ir jāturpinās šajā estrādē, šajā akustikā viennozīmīgi. Un jāizvērtī labi tā nedēļa pēc šiem svētkiem. Protams, ka šie svētki ir tapuši ļoti anormāli īsā laikā, un tur arī tas ir jārespektē, bet katrā ziņā milzu darbs ir paveikts, un tam jāturpinās, jā. Jā, es domāju, ka pilnīgi droši tā ir laba doma, koru koncertam jābūt. Es domāju, ka vispār vajag to sietu, kas veido to programmu, vajag tos cilvēkus piespiest, kas veido programmu, paņemt rokā chronometru un izmērīt visu laiku, ieskaitot uziešanu, ierēķināt visas maiņas, cik daudz laika vajadzīgs, kamēr virsdirģents aiziet uz savu vietu, lai tie koncerti būtu ļoti koncentrēti un skaisti visādā ziņā. Runāju par jaunradi. Jaunradi man ļoti patīk, ka viņi notiek dziesvētkos, bet lai tas nav eksperimenta formā, lai nenotiek, ka ir kaut kas nepārbaudīts, ko tu nevar pārbaudīt, ko var pārbaudīt tikai, protams, kaut kādā lielākā pulkā, bet šeit bija attaisnojuši iemesls, kāpēc nevarēja pārbaudīt, jo vienkārši tikko bija beigusies pandēmija un mēs neko nedrīkstējām darīt. Vienkārši momentā sākās dziesvētki jau kustība, jau gatavojāmies stāties jau uz uziešanai, uz mūsu dziesvētku estrādes. Apmēram bija tāda situācija. Tās kļūdas tiks ņemts vērā, tur ir ļoti svarīgs aspekts, pēc manām domām, ir šī apskaņošanas jautājums, jo bez apskaņošanas nestoties uz to, ka es esmu par to, lai skanētu pilnīgi a capella, un man ļoti patīk, kā skan dziesmesvētku estrāde kopumā, kā skan kopkors, ir ļoti daudz problēmas, ko es pats varēju saprast, vienmēr vajag tam diriģentam aiziet un padziedāt, kā ir, un stāvot diriģentu koru vidū un dziedot kopā ar pārējiem dziesmesvētku dalībniekiem. Es sapratu ļoti daudz problemātikas, kas ir saistībā ar to stāvēšanu un atrašanos dziesmesvētku estrādē. Un proti, te ir tāda dīvaina lieta kā tāds atbalsts, kas atsitās pret tām priedēm, kas ir apkārt un attiecīgi mainās toņa augstums, jo atālums, kā zināms, maina to toņa augstumu un nāk atpakaļ skaņa. Piemēram, tādā dziesmā kā Cijāns bērni, tu jau dzirdi atbalstīt tā kā zemāk. Notiek ļoti dīvains difūs šī ziņā. Tie cilvēki jau, protams, ir izglītoti un var dziedāt. Un arī otra lieta ir, ka nav tās iekšējās sajūtas, ka tu stāvot dziesmesvētku estrādē, ka tu ļoti labi dzirdi un pārbauda arī pārējās balss, tu viņas nedzirdi. Tur jādomā par šiem aspektiem, par citām lietām, bet kopumā tā skaņa ārā nāk ļoti laba. Liels problēmas ir ar flangiem. Un tie flangi, kas neredz, un arī kaut kā sanāk, ka tie flangi ir tādi varbūt netiek labākie dziedātāji, un tad viņiem vēl iznāk divreiz sarežģītākos apstākļos. Viņiem ir liels attālums. Vienai lielai daļai priekšā vēl ir kaut kāds monitors, kaut kāda kaste, kur vispār viņš neredz to virsdiriģentu, viņš tikai var minēt. Protams, ka es varu to salīdzināt ar slaveno Baireitas Vāgneru festivāla bedri, kurā pēc būtības diriģents atrodas pašā augšā, un lielākā daļa orķestrantu neredz to diriģentu nemaz, jo viņi tā kā amfiteātrī, un daži, kas ir pašā apakšā, viņi labākā gadījumā redz kāju diriģenti. Tā kā, ja viņš bišķīt kustās ritmā, tad viņas var to pēc tā vadīties. Bet mums vajag visus šos aspektus, vajag visus izregulēt. Protams, ka cilvēki nekad neatmetīs domu bišķīt lietot alkoholu, būt skaļākiem mūsdienās nekā tas bija agrāk, un šī uzmanīgā klausīšanās, protams, ir pārkāpta, un mēs viņu nevaram tādā veidā pilnīgi ignorēt, un tie tālākie stūri vienalga arī nedzird bez apskaņošanas. Tā kā ir pilnīgi atmest apskaņošanu, es pilnīgi kategoriski iebilst par to. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Mums ir ļoti labi arī skaņu meistari, ieskaitot Normundu Slavu, ko es tiešām ļoti augstu vērtēju, kas var sataisīt to skaņu, lai mēs varam, tur vēl tajā virzienā var daudz ko vēl domāt un uzlabot.
Bet kopumā kora koncerts ir vajadzīgs, un viņš ir vajadzīgs ļoti koncentrētā formā pateikt to, ko mēs vēlamies, un nevienmēr iztapt tam, ka mēs ņemam tikai tos skaņdarbus, kas ir atzīti, tā kā, kam ir tieši saistība ar popmūziku, tieksim tā. Nu, piemēram, Mārtiņš Brauns, tā ir kļūst jau mums par ļoti svēta lieta, un mēs vienmēr dziedam, bet nevienmēr tas noteicošais ir šīs popmūzikas aspekts tādā nozīmē, ka tā ir ļoti populāra, ka visi cilvēki viņu grib dzirdēt, un varbūt tas varbūt arī kaut kas tāds, kas ir nozīmīgs pēc kora mūzikas, latviešu kora mūzikas kompozīcijas veidots, ne tikai pēc tāds bija šī turā patriotismu veidota dziesma vai tam līdzīgi, jo man bija tāds piedzīvojums, ka es sēdēju dziesmsvētku publikā. Un atskan viens puisis kaut kur pusē no dziesmsvētkiem atskan un saka, vai Brauns jau bija? Saula Pērkons Daugava jau bija? Nebija vēl, cik labi. Viņš ir nācis tikai tās vienas dziesmas dēļ, un, protams, ka tas ir simbols, viņai ir jāskan, bet tur vajag domāt, vai vajag atkārtot, vai vajag kaut kādā veidā to nonivelēt, jo to visu vajag sakārtot tā, lai tā mūzika iet uz pacēlumu, un arī, tad viņa arī beidzās. Un visi ir laimīgi, un nevis vēl grib vēlreiz to pašu dzirdēt. To pacēlumu nevar vairākas reizes kārtīgi to sajūsmu izbaudīt. Tāpēc es domāju, ka tas kora koncerts varētu būt koncentrētāks, viņš varētu būt arī ar eksperimentiem saistīts, bet tomēr ļoti prātīgi pirms tam izdomājot, kā to izdarīt. Cits nāk uz Braunu, Saulu Pērkonu, cits nāk alu dzert. Nu, tur ir visi šie aspekti jāņem vērā. Varbūt dažus varētu arī ignorēt un nerespektēt. Jā, es varbūt nokomentēšu to, ko Andrs minēja par to atbalstu. Jā, tā bija tāda interesanta pieredze, jo es vienmēr esmu dziedājis kopkorī. Tad pirms es biju virsdiņēns vai kad es biju, es parasti tur nesēšu tajā pirmajā rindā. Un es pie sevis domāju, jo šoreiz arī bija jauna estrāde, ir forši, ka mēs paeksperimentējām. Un vienā koncertā bija diriģenta kors, kur viņi bija visi vienā vietā koncentrēti. Un tā bija tā reize, ka to varēja izjust visvairāk. Tāpēc, ka, principā visi tie, kas saprot, kas ar to mūziku nodarbojas, kas visiem koristiem ir iemācījuši dziedāt, bija nolikt atsevišķā vietā. Man liekas, ka tā tomēr nevajag darīt, jo katrs diriģents esot tajā savā konkrētajā vietā ar tiem saviem dziedātājiem, viņš to kopīgo toni tomēr var ietekmēt. Ja? Tad rēķina, tā bija pāris simti toni ietekmējoši cilvēki nolikt vienā vietā, un tur mēs to izjutām visvairāk. Pēc tam es biju otrā koncertā, es biju arī starp dziedātājiem, bet es speciāli pamainīju dažādas vietas un dziedāju no dažādi. Tur tas nebija tik izteikti, un tas nebija tik ļoti saistīts ar apskaņošanu, jo arī man bija Barisona Latvija bija tajā koncertā, nedaudz tika pieskaņots visu laiku, bet es piespiedu to pašu skaņu vīru izslēgt abos koncertos, gan ģenerāli, gan koncertā uz Latviju nebija vispār apskaņošana. Jo es vienalga esmu šī neapskaņotā kora skanējuma fans, jo es gribu dzirdēt katru to 2000 galvaino otro soprānu pulku, nevis tos, kas ir nedaudz tuvāk mikrofoniem. Un tur tomēr to tehnoloģiju tu nevari apmānīt. Vienalga tas mikrofons paņems to skaņu, kas ir tuvāk. Bet noteikti par to vajadzētu runāt. Un tas, ko tu pirms tam teici, mums vajag kvalitatīvu, profesionālu konferenci tieši par šīm lietām. Uztaisīt tādu, kur mēs sēžam, burtiski izpreparējam visu labo, visu slikto, nolemjam, kas būtu labāk, un jau tagad uz to sākam strādāt. Tad arī neparādīsies pēdējā pusgadā jauni darbi, kas nav aprobēti jau reģionālajos svētkos. Bet šoreiz tiešām bija tie apstākļi, ka reģionālē nenotika, jo bija pēc pandēmijas. Bet tas ir obligāti. Jaunu mūziku vajadzēja pasūtīt rīt, un jau 25. gadā jau viņu aprobēt tikai tad laist uz estrādi, jo ne viss nostrādā. Nu, redz, cik labi, ka mums ir dažādi viedokļi, tas vienmēr tikai virza mūs uz priekšu. Nu, ja mēs runājam par attīstību, vīziju un vairāk drusku kā tādam pievērsāmies saturam un dažādiem tehniskiem jautājumiem, varbūt, ka mums ir iezīmējams arī mākslinieciskās izaugsmes virzieni, mūsu profesionālā latiņa, mūsu repertuāra sarežģītība, mūsu repertuāra, teiksim, dažādība, piemērotība dažādām koru grupām, A, B, par ko jau mēs runājām. Tā kā man mikrofons. Es domāju, ka noteikti runāju par latiņu, vismaz sava kora ikdienā es vienmēr cenšos,
lai tādi pilnīgi kritieni atpakaļ nav nekad, jo tā latiņa jau arī ir dažādās jomās. Tā var būt emocionāli, muzikāli, tā var būt tehniski prasoša, bet noteikti ir jābūt tai vēlmei darīt varbūt nedaudz vairāk nekā šķiet, ka tu vari izdarīt, jo tādā veidā tu var attīstīties. Es uzskatu, ka noteikti jābūt ir sarežģītākai mūzikai tādā ziņā, ka varbūt nepilnīgi visi var to nodziedāt. Tāpēc es uzskatu, tā A, B grupa, pieņemsim tādā koru koncertā noteikti atmaksātos. Arī kāpēc, tas, ko arī Andri, tu pats pirms tam minēji, ka ir tas koru līmenis tajos koru karos ir tik ļoti augsts, tad padomā mums Latvijā ir ar katru gadu arvien vairāk ļoti varoši kori, un tas skaits kāpj, un tas skaits aug. Un tanī mirklī tev arī kā diriģentam tomēr jāpiedāvā saviem dziedātājiem kaut kas tas, kas viņus interesē, lai nebūtu arī koriem dziesmu svētku repertārs tā kā kāpiens atpakaļ. Jo tanī mirklī mēs arī varam to tradīciju nedaudz iešūpot. Es uzskatu, ka ir jābūt labam balansam starp to, ko var un grib, un kas attiec uz tām mākslinieckām izvēlēm un tām lietām, tur tomēr jāskatās arī nevienmēr. Es joprojām uzskatu, ir atsevišķi gadījumi bijuši, kad ejot tādas koncerta koncepcijas pavadā, tu vari izveidot augstvērtīgu māksliniecisku produktu, jo bieži vien sanāk, ka ir kolosāla koncepcija, bet varbūt lāgā līdz galam viņi nenostrādā, jo galvenais tomēr ir dziesma, kas tiek dziedāt tajos svētkos. Un nenoliedzam arī virsdiriģents, jo te ir jāsaprot, ka te ir ļoti daudz to spēlētāju, kas veido to programmu. Un arī, es nezinu, pieņemu, ka Mārtiņš atcerās savu koncertu koncepcijas nosaukumu, bet, ja paprasīt citiem, jā, tad visdrīzākais koncepcija ir aktuāla tanī gadā, kad notiek šie svētki. Pēc tam viņi kļūst par dziesmu svētkiem tanī gadā. Tā kā man liekas, šeit jāatrod tas balans starp augstvērtīgu mūziku, kas nevienmēr varbūt ir sarežģīta, bet tomēr ir kaut kāda sarežģītības latiņa, kas veicina un attīst koru attīstību ilgtermiņā. Un noteikti jāskatās, ka tām ir jābūt dziesmām, kuras tu gribi svinēt, kuras svētkos tu gribi svinēt, un pat, ja vajag kontrastam kaut kādu atslābumu koncertu programmā, tad tai atslābumam arī jābūt kvalitatīvam muzikāli. Viņš nevar būt vienkārši, tā dziesma ir tur, tāpēc, ka, vajadzēja bišķiņ atslābumu. Laikam vārds vienojošs ir tas grūtākais arī izaicinājums, lielākais izaicinājums veidojot tādas programmas, jo, kā tu minēji, koru dažādība, diriģentu arī sava veida tāda dažādība, visi ikdienas apstākļi, pašvaldība apstākļi un tā tālāk un tā joprojām un izvietojums kaut vai no centriem, no pilsētām attālums katram korim, katra varēšana, kāds ir cilvēku resurss katrā vietā un tā tālāk. Tas ir jārespektē, protams, dziesmu svētku tradīcija tādā arī repertuāra ziņā bez šaubām, un tur ir vārds balans visgrūtāk īstenībā realizējams. Un es, protams, pieminēšu arī diasporu, arī tas ir jārespektē, kur viņiem gan ir iespējams sagatavoties, gan piedalīties, bet A, B grupas, C, D grupas, nezinu, vai tas ir pareizais formulējums, doma ir, ka mēs varam būt dažādu dziedošu repertuāru, ko ar dažādu varēšanu izvēlas repertuāru dziedāt, bet nešķirot viņus A, B vai 1 vai 2 vai 3, bet vienkārši dziedāt pilnu, nepilnu, dziedāt varbūt kaut kādas atvieglotas versijas vai kaut kā citādāk domāt arī par tādā aspektā. Ne jau galīgi tur veidot gaismas pilī jaunas aranžīs, es nedomāju, bet vienkārši kaut kādas iespējas piedalīties svētkos arī tad, ja, piemēram, ir novadā situācija, kad nav tik daudz vīru, cik tur ir, un kad nav tā cilvēka resursa. Un šo es metu arī tādu nelielu loku tiltu uz skolēnu dziesmu svētkiem, ka arī tur ir daudz darāmā šai ziņā, kad ir jāsalāgo aranžijas un jāsalāgo dziesmu sarežģītība un jārespektē tās lokālās grūtības diriģentam, kādas ir tie izaicinājumi gatavojoties svētkiem.
Jā, īsumā par repertuāru, par mākslinieciskām lietām. Es spilgti atceros vārdu Saule no Māra Sirmā koncepcijas. Es ļoti spilgti atceros savu darbu uz skolēnu dziesmu svētkiem, kur iesākām un aizvedām, bet tiešām tas repertuārs ir, kā tu minēji, ļoti, ļoti izšķirošs, lai tā mākslinieciskā latiņa varētu būt. Es esmu par skatēm, es esmu par tādiem, jā, viņi ir savu veidu iespringuma brīži, bet tie ir tie, kas paliek visspilgtāk atmiņā dziedātājiem, visspilgtāk atmiņā arī diriģentiem. Tie ir tie brīži, kad koris ir mobilizējies visvairāk un tomēr mākslinieciskā ziņā sasniedz sava veida tādas virsotnes kora pastāvēšanā, kora ikdienā, un tas ir jādara, un tas ir ļoti, ļoti veselīgi. Par to līmeni es tā pilnībā nepiekritīšu, ka mums ir tik audzis tas līmenis. Es domāju, ka tas laiks, ka bija tāda vispārējā kara klausība, bija vispārējā kora dziedāšana vēl padomu gados, viņa bija ļoti plaša un pēc būtības katrs sohos, kolhos, jebkura formācija deva līdzekļus, lai varētu tur būt amatieru kolektīvi. Vienkārši tajā laikā varbūt nebija iespēja to darīt plašāk, izvērstāk, nebija iespēja saskaties ar pasaules koru kultūru kolektīviem. Un nebija arī tik spilgtu, protams, arī šo jauniešu koru kustības, kas izveidoja arī, tagad viņi liela daļa vairs nav jaunieši, bet tā kustība ļoti spilgta un spēcīga, kas arī tas kodols, kas veido, par ko mēs sakam, ka šo augsto līmeni. Jo, ja mēs tā pastamies tā šķērsgriezumā, īstenībā koru kustība ir diezgan lielās briesmās un šausmās, jo novados, kas ir nedaudz tālāk no centra, ļoti grūti atrast ir koru vadītājus, kas būtu profesionāli sagatavot, kas ir gatavi šiem izaicinājumiem pirmkārt. Otrkārt, ir notikušas ļoti liels difūzijas mūsu finanses sistēmā Latvijā. Mēs esam milzīgos parādos, naudas aizņemšanās, ko īstenībā ir izdarījis mūsu valdība un nodarījis pāri latviešu tautai, paņemdam kaut kādu Pareks bankas parādus, un pēc tam ar to brīdi sākās mūsu recesija ekonomiskā, un tas arī dod zināmu mīnus zīmi mūsu veidam, ka mēs varam tepat dzīvot, strādāt, attīstīties, arī nodokļu sistēmu galīgi nepārdomāt, lai varētu būt ļoti liela attīstība. Mēs salīdzinot ar šīm divām valstīm, kas atrodas blakus, Igaunija un Lietuva, esam sliktākā stāvoklī, un iemesls ir šausmīgā korupcija, šausmīgā nodevīgā finanses sistēmas attīstība Latvijā, kas ir vērsta pret vietējiem iedzīvotājiem ar domu, ka kaut kādu labumu vārdā, nezinu kādu citu iemeslu dēļ, bet īstenībā rezultātā ir ļoti grūti atrast naudu tādām elementārām lietām, kas saistās ar kultūru, no kā arī sastāv šī valsts. Un tāpēc es šo jautājumu īstenībā gribu arī tā uz to vērst, ka tas līmenis nebūtu nav viennozīmīgi labs. Es pat teikšu, viņš ir diezgan katastrofālā situācija, īpaši es to gribu teikt uz vīru koriem. Tāpēc es visiem saviem studentiem vienkārši saku, ka obligāti viņiem ir jāveido vīru kori, ka to var sākt ar ļoti mazo ansambli, tam obligāti jābūt uzreiz lielam sastāvam. Man vairāk studenti jau ar to nodarbojās. Vīru koris pēc manām domām ir tā forma, ar ko atkal ir tas restarts vajadzīgs, tas dziesmētu kustība sākās ar vīru kori, un viņi jāturpinās ar vīru kori. Viņi nedrīkst nolaist tādā stāvoklī, ka to vīru nav. Protams, ka vīriešiem ir ļoti dažādas aspekti, viņiem ir jāpelna nauda, viņiem ir dažādi citi hobiji, kuros ir ļoti iespēja liela būt hobijos, bet ļoti liela daļa ir arī aizbraukusi. Protams, ka runājot par aizbraucējiem, diasporas koriem, tā ir ļoti laba lieta, ka viņi to dara, bet viņi kādā veidā nevarēs to izveidot šo māksliniecisko līmeni, tas nav iespējams. Pat tādās milzu pilsētās kā Ņujorkā, kas ir ļoti labs kors, vienmēr Ņujorkas latviešu kors bijis ļoti labs, bet viņi, diemžēl, dēļ tā, ka tas ir tomēr tie attālumi, ka tur ir ļoti daudz pašfinansējums, lai tu piedalītos tajā latvietības uzturēšanā, tajā koru kustības uzturēšanā, kas ir viena no šīm latvietības uzturēšanas formācijām. Nav tas iespējams, tas ir iespējams īstenībā šeit Latvijā. Un tāpēc arī ir daudz svarīgāk būtu ekonomiski pacēlums mūsu valsts, mēs daudz ko varētu savādāk skatīties. Un, piemēram, ko mēs redzam uz tādu bagātu valsts kā Norvēģija, ka tajā brīdī, ka viņiem ļoti daudz naudas parādījās saistībā ar naftu, viņi ļoti kļuva ieinteresēti savā nacionālā kultūrā, kas saistās tieši ar tautstērpu, pielietojumu, tautstērpu nēsāšanu.
Un man ļoti uzrunāja atkal kārtējo reizi dziesmēt gājiens, ka vienkārši es jutos, ka tā ir sabraukusi visa Latvija ar savu nacionālu īpatnību, katru īpatnējiem dialektiem, ar īpatnēju tautstērpiem, ar krāsām, ar tādu dzīvību. Mēs esam dzīvi, mēs to darām, bet tā reālā situācija nav tik skaista kā tā nedēļa, kas ir dziesmēta nedēļa, kad viss sabrauc un kad Rīga ir tik jauka un tik pacilājoši, dejotāji, dziedātāji, orķestranti, koklētāji. Viss tas ir tik jauki un tie pasākumi tik daudz, bet tā lietā jābūt ir daudz strukturētākai, sakārtotākai visai šai gaidīšanas periodā. Un tāpēc arī par līmeni runājot, šie brīnišķīgie ansambļi, kas ir izveidojušies, kā piemēram bija Kosmos, vai ir Tautumeitas, vai ir Latvian Voices, visas tās formācijas, viņas ir tie mazie kristāli graudiņi, kas veido to kopējo koru arī veido, tas ir tas kodols, tā kā teica Inns, kad vajadzētu izkaisīt tiešām tos zvirgzdus, to skaisto balsu īpašnieks pa visu to estrādi, lai viņi tur to kopējo toni, kopējo to noskaņu, lai nav tā, ka tur kaut kas iet pašplūsmā, tādā nozīmē, ka mēs katrs tā kā piedalāmies kopējā tajā lietā. Un es domāju, ka tas ir svarīgs aspekts, kad ir šī iespēja, ka ļoti daudz tagad arī veidojās tāda ansambļa, kas var daudz ko ierakstīt un tam līdzīgi, bet ka viņi ir arī tā kā kordirģenti, ka viņi iestrādās ar koriem, ka viņi iestrādās ar to grūto, smago, melno darbu darīt ar tiem cilvēkiem, kas nav profesionāli izglītoti tik lielā mērā, kaut arī izglītības kopējais līmenis ir daudz augstāks nekā 20 gadus atpakaļ. Mēs tagad, acīm redzot, loģiski nonākam pie tā, ka mums ir drusku jāatskatās tātad uz tām izglītības iestādēm un jāatskatās uz tiem nākamajiem mūsu kolēģiem, jo neslēpšu arī man šķiet, ka tie mūsu skolnieki un jaunie kolēģi, kas ir nākuši iekšā šajā kustībā ar saviem kolosāli spēcīgiem jauniešu koriem, ja, par kādiem mēs savukārt savulaik nevarējām sapņot, kāda tagad ir jauniešu kori, kāds tas ir līmenis, viņš ir apbrīnojams. Bet, lai nodrošinātu to pēctecību, mums ir tomēr tad jāpiedomā, un mēs jau par to esam pēdējā laikā ļoti daudz runājuši, par to, kas tad notiek šajās starpsvētku periodā un kā tad šie cilvēki, šie nākamie profesionāļi, nākamie kustības tradīcijas pārmantotāji, kā viņiem izdzīvot. Mēs nonākam vienkārši pie tā atkal sasāpējušā finansiālā jautājuma. Es domāju, ka varbūt mēs, ja ir kādi komentāri, par to ir daudz runāts. Man ir svarīgs komentārs, par to ir daudz runāts, bet es vienkārši varu no savas dzīves pateikt. Bijušais mans students Aivs Greters, viņš sāk vadīt kameru. Viņš man pienāca klāt, tas bija tieši cits dziesmētkiem, ka bija vokāli instrumentālais koncerts, kas bija arēnā Rīga. Un es teicu, tev apsveicu, tagad būs kameru vadītājs, cik kolosāši. Saku, bet tu zini, cik es maz saņemu par to. Jo tas darbs ar tiem augstākās raudzes kolektīviem, tas nav 2 reizes nedēļā. Tas ir individuāls darbs ar katru dziedātāju, tur ir atdziedāšanas, tur ļoti liela koncertu pieredze, tur ir ļoti daudz ārzembraucienu, konkursi, ne tikai Latvijā. Un tas prasa, pēc būtības tā ir katru dienu jāstrādā ļoti nopietni, garām stundām. Un ja to samaksā beigās tur 300 eiro uz rokas, es atvainojos, ir baigi grūti to motivāciju dabūt. Protams, ka es viņam to vienmēr stāstu, kas ir ļoti svarīgs aspekts, ka tas darbs, ko tu ieguldīsi, tu dabūsi no citām vietām atpakaļ. Tas ir tas savienotais trauks, tu nekad kaut ko neizdos ļoti daudz, un tu nekad nedabūsi to atpakaļ. Es tam vienkārši neticu. Tu dabūsi atpakaļ, bet tā forma ir, lai tu varētu jau arī iesākt ar to mazo handikapu, ar to nelielo summu, kas būtu lielāka, lai tu vari ar to normāli strādāt. Nerunāsim par tiem kolektīviem, kur tiešām tas amatieru koru vadītājs, viņš pats kopē notis par savu naudu. Viņš ļoti daudz lietas dara, ceļa izdevumi. Tur ļoti sarežģīti ir tā schēma. Un ja nav tāda pilnīga valsts atbalsta, kas būtu vajadzīgs, tad īstenībā arī mums ir grūti kaut kādā veidā domāt ģeometrisko progresiju tikai palielinājumā. Tas nav iespējams. Viņi būs samazinājumā. Un izteikti būs samazinājumā, jo te ir jādomā, un es arī domāju, ka tas ir kopā jādomā, ekonomistiem jādomā arī to valsts labklājību pacelt, lai mēs varētu ar to rēķināties. Bet ļoti daudz ko nosaka dažu cilvēku vēlme, to atbalstīt, vai vispār sapratni, vai to vispār vajag. Vai viņam vispār to nevajag. Tā ir tā lieta. Vai tikai pazīmēties, kā savulaik teica viena paziņa, ka tikai to kultūru nolika tādu brošu,
Tikai svētku reizēs, un tie dziesvētki ir tā broša, un tas skaistā tā rota, tagad es esmu uzvilcis tautas tērpu, bet varbūt to vajag visu laiku par to domāt, visu laiku rūpēties, vai mēs esam tajā sistēmā iekšā. Un runājot tieši par to, ka tu saki par to izglītību, tas veids, kādā veidā ir genocīds pret skolu koru koriem, pret zēnu koriem, pret to, kādā veidā tiek nostādīts, ka tas nevajag, ka tas nav vajadzīgs finanses, ka tikai daži izredzētie direktori saprot, ka tas ir vajadzīgs, ka tā ir ļoti svarīgs aspekts. Nevēl universitātēs Jēlā un Harvardā ir muzikai ļoti svarīga loma, lai viņš nekļūst difūs saistībā tikai ar zinātni, ko mēs redzam, ka tā muzika nav pēdējā vietā, tā ir viena no svarīgākām lietām. Nu jā, mums ar kultūras atbalstu iet diezgan grūti, un tur tiek tiešām tāds gandrīz cīņas ar veidzirnavām veiktas, un Ints jau par to vislabāk droši vien tagad var pēdējā laikā pastāstīt, cik tas vispār ir prasījis daudz enerģijas un ko tas viss no sevis izsaka. Tur ir daudz tādu līkloģu droši vien, par kuriem te arī droši vien ēterā nevar runāt, bet es pieņemu, ka tas ir viens milzu smags process. Jā, tas ir tas paradoks, ka it kā, ja mēs tā statistiski skatāmies, tad diriģenta profesija, valstī, viņi ir ilgtermiņu, un viņu valstī ir viena no dārgākajām izglītībām. Es atceros, Ints Dalders vēl bija kultūras ministrs, es tieši tā viņu arī konfrontēju vienā televīzijas raidījumā, es teicu, varbūt taisam to bodīt ciet, vai vajag tad par atbilstoši valsts ieguldījumam mūsu intelektā, tad arī jābūt kaut kādām valsts pasūtījumiem, vai arī tad, dziesmu svētkus netaisam, bet tas bija 15 gadu atpakaļ, kad es to jautājumu uzdevu, kad viņš jau bija kultūras ministrs. Ja? Tad, diemžēl, ļoti daudz nekas nav vēl mainījies faktoloģiski. Vismaz ir kaut kāda kustība, ka vismaz par to sāk domāt, bet ja mēs par to mūzikas skolām runājam, es saku, tad arī jaunā finansējuma konteksta arī ir runa par to, ka mūzikas skolas varētu kaut kādā veidā ziedoties dziesmu svētu labad, absolūti nedrīkstam piekrist nekādā veidā. Un, ja mēs runājam par nākamā gada budžetu, piemēram, tad arī mums tomēr izglītība ir prioritāra. Vajadzēja būt tā, ka mūzikas skolas vienkārši nezinu, kur to naudu likt. Es nezinu, Gins blakus šeit sēž, mūzikas skolas pārstāvs. Es domāju, ka tev būs kaut kāds komentārs, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, diemžēl, ar visu to, ka valstī ir pieņemts arī vispār izglītojušās skolās, ka STEM ir pārtaps par STEAM, un parādījies tas burts A, kas nozīmē ārts, mākslas, jo STEM tas ir visas egzaktās lietas, visa pasaule sen ir sapratusi, ka bez STEAM nekas nevar notikt. Pasaulē pelnošākie uzņēmumi jau sen ir tie, kas strādā ar intelektu, nevis ar to tevis Norvēģijā pieminēto naftu un tā tālāk. Tie nav pelnošākie uzņēmumi. Visvairāk pelna tie, kas strādā ar intelektu, ar zināšanām, ar spēju komunicēt, kas ir mūzikas izglītības tā saucamā neiedomājumi pozitīvā blakne. Ja, mūzikas izglītības mērķis nav radīt cilvēkā spēju izveidot pasaules vadošo biznesu, bet tas pastarpināti notiek. Ja, tanī mirklī, kad visa pasaule to saprot un Latvija ar tik milzīgu šo te kultūras bagāžu un šo dziesmu svētu vēsturi nesaprot tieši tajās politiskajā līmenī. Ja tā ir, es esmu iztaigājuši, esam visas frakcijas gandrīz vai ir atsevišķās vietās, kur ir kaut kāda izpratne, bet diemžēl tajās vadošajās vai tajās naudīgajās tā izpratne līdz galam nav. Piedod, ka es ielieku vienkārši šeit komatu. Man tieši šī brīdī atavas atmiņā, tad pirms pāris dienām skatījos panorāmu, kurā tika uzdot jautājumu deputātiem par Stambulas konvenciju. Un vienkārši neviens deputāts nevarēja atbildēt uz jautājumiem konkrēti par Stambulas konvenciju, vai jūs esat viņu izlasījis, vai jums ir punkti, kas jums nepatīk, vai traucē, vai par ko jūs esat. Tas nozīmē, ka vienkārši šī te izpratne un iedziļināšanās viņi ir tik virspusēji. Viņi nav šajā sfērā, mēs nevaram cerēt, ka kāds būtu akurāt bez mums vēl iedziļinājies. Jā, es paturpinot visu kompleksi, daudz esmu domājis, vai es neesmu jau tāds potenciāls bezdarbnieku skolas sagatavotājs vai kā citādi pesimismu domas galvā, ik pa brīžam uzplaiksnī, būšu godīgs. Bet dziesmu svētku process jau ir pārdzīvojis ārkārtīgi daudz dažādas reformas,
pašvaldību reformas, skolu tīklu reformas un visādas citas administratīvas reformas valsts aparātā, likumdošanā, bet vai mēs dziesmu svētku procesu nevaram iekļaut obligāti izskatāmo, risināmo jautājumu lokā, kas pie kārtējās reformas ir jāiekļauj, kā mēs to uzturēsim, kā mēs to nodrošināsim. Līdzīgi kā pašvaldību reformas kontekstā jānodrošina ceļu satiksmes vai ūdens apgādes, tā arī prāta apgādes lietas būtu primāri jāiekļauj, kā mēs nodrošināsim šīs lietas, nevis atstāt to kā kaut ko pašsaprotamu, kaut kur peldošu un neformulētu jēdzienu. Man liekas, ka tas būtu viens nākotnes uzdevums iekļaut tādā nācijas drošības aspektā, dziesmu svētkus, tautas vienotības un tautas kopības spēka lomas aspektā ir jāiekļaut tas, lai dziesmu svētku process ir kā prioritāte līdzās, es atvainojos, ūdens apgādēji. Nu jā, redz, mēs nolikvidējam mazās skolas, bērns iet lielā skolā, autobuss no skolas ved mājās 2, pieņemsim. Un viņš uz kori vienkārši netiek. Un tas diriģents un tā skaitā direktors ir milzīgi izaicinājumi priekšā, un tie rīki, ar kuriem strādāt un kā risināt, viņam ir ļoti minimāli, jo bieži vien pašvaldībā, ja tas arī pieminēt gribēja kultūras centru reformas un kultūras centru likums un tā tālāk, arī tas ir jāpārskata dziesmu svētku kontekstā, lai dziesmu svētku atbildīgais cilvēks nebūtu politiski ietekmējams un katrās pašvaldību vēlēšanās vai vēl sliktāk katras pašvaldības varas maiņas, kas var notikt reizi 2 vai katru gadu vai vēl biežāk, izrēķināšanās politiskās dēļ, mainās tas cilvēks, kas atbild par dziesmu svētkiem, viņš atkal nāk un mācās visu no jauna un mēģina saprast, kas ir viņa uzdevumi, un nav šīs tradīcijas pēctecība un izpratne, un tas process vienkārši ir ārkārtīgi saraustīts. Un arī izglītības procesā ir jābūt noformulētam un atrunātam, kā tiek tarificētas stundas diriģentam, jo tas nav pielīdzināms vispār izglītojošo skolu mācību procesa skolotāja tarifikācijai tikai tā viena aspekta dēļ, ka es kā vispār izglītojošu satura skolotājs pie manis ienāk viena vecuma posma bērni, 5. vai 7. vai 1. vai 9. klase ar savām sociālām un visām pārējām blaknēm un izaicinājumiem, un es strādāju ar vienu no šīm jomām, tad diriģentam tas ir visaptveroši no paša mazākā līdz lielākam, un ir jāsaliek uz vienas lapas ar vienu mērķi, visas šīs vecuma posma lietas, visas šīs sociālās un visas pārējās psiholoģiskās lietas, lai viņš varētu mācīt dziedāšanu, kas ne visiem sanāk labi uzreiz un tā tālāk un tā tālāk. Un jāpanāk mērķis un skaists priekšnesums galā, un tas jāizdara par tādu pašu samaksu, es teikšu nē. Un tad ir jābūt rīkiem, kā direktoram ir un visai skolas saimei iespēja stundu sarakstu sakārtot tā, lai mācību koris var notikt, kā pašvaldībai sakārtot autobusu braukšanas grafikus, lai koris var notikt, un lai tas nepaliek tikai vienīgi direktora vai nedod Dievs vēl diriģenta entuziasma rokās. Nu, tas, es uzskatu, ir viens no tādiem nākotnes risinājumiem. Es skatos tavā virzienā. Jā, es pilnībā piekrītu jums par to, ka tā sistēma ir ļoti sarežģīti sajaukta. Tās kārtas ir sajauktas, ir uztaisīta reģiona reforma. Viņi tiek taisīti visu laiku. Varētu domāt, ka nav ko darīt, nav kur līdzekļus likt. Tur ir savu plusi, ļoti daudz mīnusi. Un arī saistībā ar mazo skolu aizslēgšanu un vispār šo te lietu neattīstīt mazajās vietās. Es pēc tam nesen braucu makšķerēt pa tām vietām, kur Jāzus Vītols makšķerēs, jo viņš savu laiku manā dzīves vietās augstos Pabežos tur ir dzīvojis 3 gadus 9. 10. 11. gada vasarās. Jo agrāk jau cilvēki, ziniet, ka agrāk cilvēki ļoti daudz atpūtās, atšķirībā no mūsdienu cilvēkiem. Viņiem
Laiks Krievijas impērijā, var sakot, kā pavasarī tev brīvs laiks, kā tas Vītols beidz darbu konservatorijā, tā viņš savāc savus makšķers, visus savus mantas brauc Gaujienu un tur dzīvoja. Un es dzīvoju Gaujienā, un es sapratu, ka tur tāda ļoti maza vieta tā Gaujiena, ļoti skaista, fantastiska vieta, bet tur ļoti maz cilvēku dzīvo. Tur pat nav krodziņš, kur aiziet, bāriņš pat tur nav. Tāda vienkārši diezgan traka situācija, ka īstenībā, ja tu visur aiztais tās skolas ciet, tad šī brīnišķīga skola, tā Gaujienas, tā bijušie mūži, Gaujienas, tā vidusskola, fantastiskākā māja, ka mēs esam tik šausmīgi nolaidušies, ka mēs tagad visu gribam kaut kur reģionos, tur sabāzt tās skolas, un tā attiecīgi tas izsit to ķeblīt zem kājām, mums tas pamats ir pazudis. Protams, kad runāju par izglītību. Es nenoliekšu to, ka izglītības sistēma ir milzīgs soļs spērus no 19. gadsimta beigām, jo Jāzeps Vītols savās atmiņās raksta, ka viņš gāja uz zīmēšanu, ka slavenais Jūlijs Feders, brīnišķīgais tāds reālists, mākslinieks. Kāda notika zīmēšanas stunda? Viņš nolika kaut kādu bisti, nolika kaut kādu vāzi un zīmēja. Neko neteica, sēdēja visu to laiku, vienkārši lasīja avīzes. Tā bija viņa pedagoģija. Tas brīdis no Federa līdz mūsdienām ir milzīgi izaugušas. Un cilvēki, protams, ir ļoti daudz pedagoģijā tālāk tikuši. Bet tā situācija, ka Mūzikas akadēmijā pēdējā eksāmenu uzņemšanā neuzņem nevienu pedagogu, jo mums tā problēma ir tieši tie pedagogi. Un pedagogu tas sākums būtu, ka prestižam būtu jāceļās, vismaz skatoties, kā tas ir Igaunijā. Ka tas pedagogs ir kaut kā vērts, ka viņam ir normāla alga, ka viņš ir tas dzīves centrs tajā nelielajā ciematā, pilsētā, pilsētas ciematā, bet tam līdzīgi, kurā notiek šī tas veids, kas ir svarīgs. Tu aizbrauc uz kaut kādu mazu vietu. Piemēram, man daudz bijuši koncerti ar Vidzemes kabaroķestru, mēs ar jauniem māksliniekiem, kas mācās muzikas skolā, taisījām koncerts. Jaunpiebalga. Kas tur vispār ir svarīgs? Tur ir muzikas skola un mākslas skola. Vai benzīntanks un lielveikals vai mazveikals, vai kaut kas ir tas pats svarīgākais, kas ir tas kultūras joma? Nē. Tieši šīs divas lietas, ko tagad ņems un aiztaisīs ciet, un to vairs nevajag, tās ir tās, kas tur, tās katru to mazo vietu pie tās kultūras, un no tā veidojās tālāk jau tas koris. Un tur ir zēnu koris, kas tur, piemēram, dzied, vai tur ir meiteņu koris, kas tur dzied skolā. Vienkārši tā doma, ka to kustību jau visu kopā, tas ir tāds savienots viss kopā. Un es domāju, ka mēs ļoti vēl tos spēcīgi nevarēsim pārdzīvot, ka tā skolas kori tiek nonivelēti, aizmirsti, un ir skolas, piemēram, mūzikas novirzieni, kur tie labākie bērni iet uz orķestru spēlēt, ja tie talantīgākie, un tie pārējie tad iet uz kori. Un tad vēl viena šlaka, kas vienkārši uzskata, ka korī vispār nevajag dziedāt, tad notālo, ka viņš ir slims, kaut viņš ir ļoti talantīgs, ar skaistu balsu, var pat absolūti to dzirdēt, ja? Viņš neiet uz to kori, jo, taču vieglāk ir to nedarīt. Jo tā forma ir, ka, tā ir tāda svarīgs aspekts, kas attīsta viņu dziedāt un atrasties barā. Un viņus veidot kā tādus arī orķestri, kas, nav auguši orķestri, mūsu pūtēju orķestri apkārt, pa visu apkārt, vai arī tie simfoniski orķestri. Nav tā, ka ļoti daudz attīstība ir veidojusies. Mums tas viss kopējais, tas fons ir jāpaukstina, tas fons un vajadzīgi tie kadri. Un pēdējos gados es arī jūtu jauno kordiriģentu interesi. Kļūt par kordiriģentiem viņi nedaudz, jo vienkārši nestoties to, ka ļoti labas skolas, viņi ļoti labas skolas saka to, ieskaitot domskolu, ar ko es ļoti daudz kopā sadarbojos un nāk man ļoti daudz studentu no domskolas. Tā situācija tāda, ka viņi beidz to skolu un viņi aiziet pilnīgi citā virzienā. Viņi neiet uz to kordiriģēšanu, jo tas nav interesants amats. Tas nav interesants amats. Daudz savus bērnus vienkārši sūta uz banku augstskolām, domādām, ka tā ir tā virzība un finansiāli, protams, tas ir labāk. Bet tad tie bērni, kas nonāk tajās bankās, viņi tomēr grib to mūziku, jo tā mūzika ir tā, kas to attīsta. Tā ir to domāšana veido, un tas nav tikai finansiāls aspekts. Mūzika ir visaptveroša. Viņa ir tas dieva sindroms, kas ir tai hadrona pātrinātājā Šveicē, kur ir tā dieva daļiņa atrasta. Ja? Viņi nevar saprast, kas tas tāds ir. Viņi nevar viņu noformulēt. Tā mūzika ir tajā daļiņā. Tās daļiņas ir vairākas. Un mēs esam viens no tiem aspektiem, kas veido to dziesmsvētku kustību kopā ar pārējiem profesionāliem un neprofesionāliem muziķiem. Valstī tas ir jānovērtē, un kā jums te vienā raidījumā īstenībā labi pateica Mārtiņš Staķis, ka diriģenti ir tāda
šlaka tie līderi. Ja, un šie cilvēki un valstī līderos vajag ieguldīt naudu, jo tie ir vietēji, tie katras šīs mazās vietiņas līderi. Gan gaismas nesēji, gan šīs tradīcijas kopēji, un tur būtu jāskatās valstī ļoti nopietni šajā virzienā. Ja tev vēl ir kas komentējums, ja mēs strauji tuvojamies raidījuma izskaņai, es saprotu, ka mums būtu šeit ko runāt visu dienu, bet es īsi no vienotības aspekta, no tautas un nācijas vienotības aspekta vēlreiz gribu pieminēt vakardienas diskusiju, kur Valdis Zatlers minēja, ka kāpēc, lai mēs būtu vajadzīgi NATO vai pasaulē ar savu mazo tautu, kāpēc, lai mums vispār pievērst uzmanību, ir tas, ka pati nācija spēja organizēties. Tas ir Baltijas ceļš, protams, piemērs, un ka mēs varam caur dziesmu svētkiem organizēties. Un atkal no konferences vēl viens komentārs no igauņu kolēģa, kurš runāja par to, ka dziedošo vīru un nedziedošās sievas vāra visiem dziesmu svētku dalībniekiem zupu, kas savukārt ir aizsardzības ministrijas mācības civilās. Aha. Un tas ir pilnīgi cits konteksts. Labi, budžets no aizsardzības ministrijas, bet kā dziesmu svētki vieno tautu un kā visi var ar vienotu izpratni būt vienā virzienā, tas ir mums, man liekas, arī vēl darāmais darbiņš, ka nevis mēs līderi cīnamies par kaut kādām savām interesēm vai savā izpratnē mēģinam aizstāvēt to, kas ir svarīgi, bet ka tas tomēr būtu tā nācijā formulēts priekš mums pašiem, tā savai iekšējai drošībai ģeopolitiskos apstākļus šobrīd. Es tev rauju mikrofonu rokām, jo tur ir, tas ir tas aspekts, ka mums ir tā mūsu kustība jau nav tikai dziesmu svētku vai tā nav tikai mūzika. Un tas ir tas neredzamais aspekts un neformulētais, kur mums tiešām vajadzētu sadoties rokās, jo sociālā funkcija tajā pašvaldībā absolūti, tas lokālais līderis viennozīmīgi, tas, ko tu minēji aizsardzības, es arī ar bijušo aizsardzības ministru Bergmanu runāju, saku, vai ir tiem dziesmu svētkiem, viņš tieši to arī teica, ka praktiski ir tam ietekme, bet vienkārši neviens to uz papīra nav uzrakstījis, un neviens nav noformulējis šo te pozitīvo ietekmi, un tieši tas pats, ko es runāju arī ar veselības ministru tagadējo Hosobamu Merijas, viņam prasīja, vai Apiņa kunga izteiktais viedoklis par to, un tie pierādījumi, ka dejošana un dziedāšana ir prevencija, lai cilvēki neslimotu, tad dziedāšana elpceļos un dejošana visas vēju slimības. Viņš to apstiprināja, ka jā, es viņam teicu, tad iedod no medicīnas prevencijas dziesmu svētkiem. Jo tur jau tā lieta, ka mēs it kā runājam no tās mūzikas, muzikālās, no mūsu profesionālās prizmas, bet tās pozitīvās šļakatas no mūsu kustēšanās visapkārt ir tik ārkārtīgi vērtīgas, bet mēs paši to neesam nekad tā vērtījuši, un savukārt tie pārējie nekad to līdz galam nav definējuši, ka jā, tas ir pateicoties tai tāpēc, ka viss notiek kaut kā tā, kā tas notiek. Klau, tad pats pēdējais, bet ļoti īsi. Kas jādara, lai svētki būtu vēl arī pēc 150 gadiem? 3 lietas zāļu skapītī stāv. Pirmais jāstrādā kopā. Otrais mums ir ļoti skaidri jānodefinē visām valsts nozarēm, kas katrai ir vai nav dziesmu svētki. Un trešais, tad atbilstoši arī rīkojamies un mēram, kur mēs esam un kas strādā un kas ir pilnveidojums. Pirmais ir jāmīl cilvēki un jādzemdē bērni. Jo bērni ir tas, kas veidos tos svētkus, vai būs pēc 150 gadiem vai nebūs. Un tā ir ļoti grūta lieta, jo tas prasa liels finansētos ieguldījums gan izglītībā, gan arī ģimenēs, bet ar to ir jāsāk. Un otra lieta ir, lai tie bērni arī dabūtu tiešām tādu maksimāli labu izglītību, ne tikai, kas saistās ar internetu izglītību un ar visādu gadžetu sasniegumiem, bet saistās tieši ar šo komunicēšanas lietu, jo tā komunicēšana ir pats svarīgākais arī runājot par tām pašām bērnu mūzikas skolām, ne tikai mācīties to instrumentu, bet spēlēt kādu kopā, arī dziedāt, nevis tikai solo dziedāt. Mums ir vajadzīgi zāberi, bet mums ļoti spēcīgi, mēs esam tieši tajā koru kustībā, kur mēs visi esam kopā. Attiecīgi visu vajadzētu tā domāt, lai mēs esam nedaudz vairāk bariņš, nestoties uz to, ka mēs esam
tādi viensētnieki tomēr mēģināt vairāk darīt kopā, un tad arī mums daudz kas vairāk sanāks. Jā, man liekas, ka, ja mēs skatāmies pēc 150 gadiem, tā vēlme piedalīties dziesmētā procesā, man liekas, visām jomām, viņa kaut kā ir iesakņojusies, jo tā kā man jauniešu kurs, man gribētāju skaits nemazinās. Tā vēlme vienmēr ir, bet šeit tas būtiskākais ir tiešām atrast iespēju, īstermiņā atrast iespēju radīt labus apstākļus profesionāļiem, kas vada šo visu kustību, kas vada šos dziesmētas, kas vada šos kurs, kas vada mūzikas skolas, un tajā vietā arī rodās tā profesionālā vadība šim procesam, bez kuras mēs nevarēsim tālāk attīstīties, un tad tie dziesmu svētki lēnām var noplakt, tā ir tā man pārliecība. Diemžēl, ka tas tā varētu notikt, bet otrs ir viennozīmīgi, ka mums ir tas, ko Andris teica, mums ir vienmēr jāskatās īstermiņā atpakaļ un uzreiz jānobruģē sev nākamais pakāpiens, vienu pakāpīt augstāk, kas mums diemžēl dziesmu svētku jomā nav noticis, jo, cik es sapratu, tādu izteiktu pētījumu par dziesmu svētku ekonomisko atdevi vēl joprojām nav. Visu laiku saka, ka dziesmu svētki tikai patērē, bet savā ziņā viņi visu laiku rada tik ārkārtīgi daudz arī finansiālas kustības, jā, finanšu pasaulē. Tas ir arī ļoti būtisks, tas ir ļoti tāds zināms īstermiņš. Bet ilgtermiņā, paldies, Andri, ka tu dari savu darbu, Gini, tu savu, Mārtiņ, ka jūs mācate jaunajai paudzei vienkārši mīlēt mūziku, mīlēt profesiju, kas ir diriģents. Mēs šeit esam netiešām diriģenti savākušies. Un lai vienkārši tā, jo redz, tā profesija ir gara, tu viņu mācies ilgi, un viņā nav attīstībai kaut kādas robežas, tāpēc, ka mūzika ir tik ārkārtīgi bagāta. Un vienkārši novēlēt, lai profesionāļi, diriģenti un citu jomu ziņā augtu, un tur mums vajadzētu atrast dzirdīgas audzes politiķos un tiešām investēt izglītībā, bet nevis tikai infrastruktūrā, bet tieši izglītībā caur profesionālo spektru, lai profesionāls, kas ir ieguvis izglītību un ir gatavs ar to dalīties, lai viņš justos novērtēts nevis reizi 5 gados vai atsevišķos gadījumos, bet vienkārši, lai būtu ikdiena. Varbūt atsevišķas valsts var pieminēt, nezinu. Tur tas gan tāds mūsdienīgs sociālisms, bet, piemēram, Somija vai Zviedrija, ja, apstākļi, kādos dzīvo skolotāji, tur sen ir novērtēts, ka tas ir nācijas un valsts nākamības stūrakmenis, tā ir tā izglītības lieta. Un vienkārši kultūras izglītība ir izglītība. Man bija vēl viena lieta. Jā, labi. Pati pēdējā. Lai šī dziesmu svētku estrāde nebūtu kā tāds senie Grieķijas teātri, kur rāda, redz kāds, tur bija kādreiz teātris, un tur tagad kādreiz vēl uztais kādu izrādi, bet lai tiešām visas tās būves un tās brīnišķīgās arī mazie kultūras centri, lielie kultūras centri, kultūras nami, tautas nami Latvijā, lai viņi ir pilni ar cilvēkiem, lai tur ir tie bišu stropi, kas dara to kultūras darbu, jo tikai tā celtne neatrisina neko. Tur viņi atrod naudu, tur iespēja visam tam, lai tas tiktu uzturēts ir, bet tas, kas tur iekšā notiks, tas jau vairs pat nav svarīgi. Ja? Tāpēc es domāju, ka lai mēs esam ne tikai tā struktūra, kas ir celtne, bet viss tas, kas pārējais saistās ar to celtni, kas tur būs iekšā un to kultūras nozīme, tas ir svarīgākais aspekts, lai mēs esam un mēs nekļūstam par muzejas kvēstību, un arī, lai dziesmu svētki, tas nav vienkārši muzejs, kur atnāk pastīties, wow, tāda lieta, jā, redz, cik skaisti tērpos, jā, tā kādreiz dziedāja. Nē, dzīva lieta. Paldies, ka atradāt laiku. Dzīvosim ar cerību. Es gribu teikt lielu paldies arī mūsu skatītājiem un klausītājiem. Jāsaka, ar šo mēs noslēdzam 10 raidījumu ciklu Vētījums dziesmu svētki. Un es saku uz redzēšanos un uz drīzu tikšanos kādā citā raidījuma formātā.